Sarkangalvīte. Reiz dzīvoja maza, jauka meitenīte. Viņu iemīlēja katrs, kurš to satika, bet visvairāk viņu mīlēja vecmāmiņa. Viņa mazmeitiņai reiz uzdāvināja sarkanu samta cepurīti. Šī cepurīte meitenei tik ļoti patika un piestāvēja, ka viņa to allaž valkāja. Tā nu visi viņu sāka dēvēt par sarkangalvīti. Kādu dienu māte sacīja: Sarkangalvīte, es vecmāmiņai esmu sagatavojusi cienastu, ieliku groziņā rauša gabalu un pudeli vīna. Aiznes to viņai. Vecmāmiņa ir apslimusi un viņai vajag iestiprināties. Dodies tūlīt pat, iekams vēl nav kļuvis karsts un nekādā gadījumā nenoklīsti no takas, citādi pakritīsi. Pudele saplīsīs un vecmāmiņai nekas netiks. Un vēl kas. Neaizmirsti padot labdienu un pajautāt, vai nevajag ko palīdzēt. Sarkangalvīte apsolīja: Labi, darīšu visu, kā tu teici, un viņa priecīgi izgāja ārā. Vecmāmiņa dzīvoja mežā, pusstundas gājumā no ciema. Tiklīdz meitene iesoļoja mežā, pretī nāca vilks. Labdien, Sarkangalvīte, viņš pieklājīgi sveicināja. Kurp tu tik agri dodies? Meitenīte nezināja, ka vilks ir ļauns zvērs un it nemaz nenobijās. Viņa mierīgi atbildēja: Eju pie vecmāmiņas un man groziņā ir ausis un vīns. Vecmāmiņa ir saslimusi, tāpēc nesu viņai šo cienastu. Un kur dzīvo tava vecmāmiņa? Vilks taujāja. Vēl kādas ceturdaļstundas gājumā no šejienes. Viņa atbildēja, neko ļaunu nenojaušot. Viņas mājiņa atrodas pašā meža vidū, pie 3 lielajiem ozoliem. Jā, vilks teica, bet pie sevis nodomāja. Tas meitēns man būtu gards kumosiņš. Daudz labāks par to vecinīt. Ak, kā gribētos aprīt abas divas. Kādu brītiņu viņš soļoja blakus Sarkangalvītei, bet pēc tam viltīgi bilda. Skat, cik brīnišķīgas puķes dzied visapkārt, un cik līksmi dzied putniņi. Tu tā steidzies, it kā kavētu skolu. Sarkangalvīte pacēla acis un ieraudzīja saules starus, kas rotājās koku zaros, un patiesi, cik te daudz skaistu ziedu. Vecmāmiņu noteikti iepriecinās krāšņus puķu pušķis. Meitene nogriezās no ceļa un sāka plūkt puķis. Meklēdama arvien skaistākas, viņa klīda dziļāk un dziļāk mežā. Bet pa to laiku viltīgais pelēcis jau bija pie vecmāmiņas namiņa. Viņš piekrauvēja un smalkā balstiņā iesaucās. Te es, Sarkangalvīte, atnesu tev rausi un vīnu. Nospied rokturi, durvis nav aizslēgtas, vecmāmiņa aicināja iekšā. Vilks atrāva durvis, iemetās mājiņā un aprija vecmāmiņu. Pēc tam uzģērba viņas drānus, uzlika galvā naktscepuri un ielīda gultā. Sarkangalvīte pa to laiku bija saplūkusi lielu puķu pušķi. Tad pēkšņi viņa atcerējās par vecmāmiņu un skrēja pie tās pa īsāko ceļu. Meitenīte nobrīnījās, ieraugot namdurvis plaši atvērts. Ieejot iekšā, viņai radās pavisam dīvaina sajūta. Meitene klusi pielavījās pie gultas un paskatījās uz vecmāmiņu, kura šķita ļoti savāda. Sarkangalvīte viņai jautāja: Vecmāmiņa, kādēļ tev tik lielas ausis? Lai tevi labāk sadzirdētu, vilks atbildēja. Bet vecmāmiņa, kāpēc tev tik lielas acis? Lai tevi labāk saredzētu. Vecmāmiņa, meitene atkal taujāja. Kāpēc tev tik lielas rokas? Lai tevi mīļāk apskautu. Vecmāmiņa, bet kāpēc tev tik liela mute? Lai tevi ātrāk apēstu. Vilks izlēca no pēļiem un aprija Sarkangalvīti. Pēc tam atkal likās gultā,
iemiga un krāca tā, ka sienas līgojās vien. Tobrīd garām gāja mednieks un brīnījās, ka vecmāmiņa tik skaļi krāc. Viņš iegāja iekšā un ieraudzīja vilku. Vīrs nosprieda, ka varbūt vēl spējas vecmāmiņu izglābt. Tāpēc pelēci nenošāva. Mednieks paņēma šķēres un pārgrieza ļaundara vēderu. Un paskat! Pirmā no tā izlēca sarkangalvīte. Pēc tam izrausās arī vecmāmiņa. Viņa veikli piebēra rīgi kā pelēča vēderu ar akmeņiem un to aizšuva. Kad vilks pamodās un grasījās bēgt, tas nokrita zemē beigt. Visi trīs bija ļoti apmierināti un priecīgi. Vecmāmiņa apēda rausi, iemalkoja vīnu un tūdaļ pat kļuva žirgtāka. Bet sarkangalvīte apsolījās, nekad vairs nenogrīzīsies no šī ceļa, ja māmiņa to būs piekodinājusi.